Un skaties, kā es savam BMW varu noteikt to brīdi, kad viņš izdedzina DPF filtru. Tad nekādas paziņojumi, nekas tās tur neparādās, bet pirmkārt ir dobjāka skaņa uz kādiem 70-80 km/h, un otrkārt, ja es tagad braukšu bišķi ātrāk, tā parasti man varbūt pārslēgtos pie 1500 apgriezienu tahometriem, bet tagad, redz, viņš izvelk vairāk 2000, pat 2200, un tikai tad pārslēdz ātrumu, respektīvi motors bišķi visu laiku uztur augstākus apgriezienus, redz, 2000 un nepārslēdzās. Bet, ja es brauktu tādā, tā teikt, ja nebūtu pašlaik DPF filtra izdedzināšanas režīms, tad viņš sen jau būtu ieslēdzis augstāku ātrumu, un mēs te ripinātos ar kādiem 1400 apgriezieniem, bet tā kā pašlaik viņiem iet programma DPF filtra izdedzināšana, dīvaini pēdējās nedēļas laikā jau otro reizi ieslēdzās. Agrāk, man liekas, tik bieži nebija, bet, tas, tā. Redz, dzird kā dobi skaņa izpūtējā. Tā man var teikt, izpūtējas ikdienā vispār nevar dzirdēt. Un izskatās, ka tas arī ir viss. Redzi? Un pārslēdzās uz 1500 apgriezienu. Vēl varam pamēģināt dabūt to pašu režīmu, atmetīsimies līdz 70 km/h, bet es domāju, ka viņš savu darbību jau izveids. Un apmēram tas bija kāda varbūt 4-5 km, varbūt bišķi vairāk. Tāda ir kaut tie paši 70. Bet, ja es mēģinu uzdot, šeit vairs nav tie augstie 2000 apgriezieni. Labi, atmetamies vēl. Atmetamies līdz iepriekšējiem ātrumam. Te arī bišķi pret kalniet. Kur vēl? Vēl atmetamies. Un tagad dodam gāzi. Redz, viņš vienalga. Iedodam stiprāk, labi, iedodam stiprāk gāzi. Un mēģinām dabūt tos 2200 apgriezienus, kurus varbūt gribētos. Un šeit iet pret kalnu. Jā, pirmīt atceries, bija kaut kādi 70 km/h un 2200, tad bija 100 km/h un redz, ka tev ir 1400 apgriezieni vai kaut kas tam līdzīgs, 1350. Tā kā lūk tā kā reizēm, ja tev un arī vairs nav tas bum, dobjās. Un interesanti, es biju apstājies, biju laukos un biju apstājies uz brītiņu. Es domāju, labi, neslēgšu ārā. Un arī stāvot, dzirda, ka tā skaņa izpūtējā ir dobjāka. Un vēl kas interesanti, smird izpūtējs, respektīvi, bet nevis tā kā no izpūtēja smird, bet pats tas izpūtējs, smird vienkārši tā kā uzkarstot. Kaut kāda tāda karstuma smakanāk. Un ka man Audi šī te A8, ka man slēdzās iekšā tā reģenerācijas programma, tad viņam arī bija tā, ka visi ventilatori tur motoram saslēdzas kā traki, jo viņam baigi ir jādzesē tas motors tenī brīdī. Šeit gan tā īsti redz. Pilnīgi citā režīmā darbojās, ka uzdo gāzi. Tad, teiksim, 70 km/h. Nav dobi skaņa vispār vairs. Redz mierīgi un pārslēdzās uz zemākiem. Tālūk darbojas DPF filtra izdedzināšanas programma. Automātiski viņi darbojas pat no sevis. Es te neko neesmu spiedis, neko darījis. Protams, viņi var arī caur datoru diagnostikas kompjūteru ieslēgt piespiedas kārtā, bet ja mašīnai viss ir kārtībā, tas nav vajadzīgs. Un šādā te režīmā braucot, DPF filtrs visu laiku izdedzina sodrējus, šos smalkos sodrējus sadedzina, pārvēršot viņus par pelniem. Tas arī viss. Tā kā tev nav nekas te īpaši nejāzina, nejābrauc uz 120 km/h pa šoseju, lai kaut kas tur ieslēgtos. Nē, tas viss notiek parastā ikdienišķā braukšanas režīmā, un es pat teikšu vairāk, es visu ziemu nobraucu šo mašīnu tur tikai turp stumdoties pa pilsētu, var teikt, un DPF filtram spiediens neuzauga ne par kapeiku, ka pavasarī nomērīja, tā kā tā programma darbojas arī ziemā. Protams, jābūt kārtībā termostatam, lai motors dabūna vispār uzsilt līdz tiem 75 grādiem, kad ieslēdzas šī DPF filtra izdedzināšanas programma.
Un, nu jā, un nedrīkst būt kļūdas motorā. Ja check engine deg un kļūda ir DME motoru vadības blokā, tad nekādas izdedzināšanas programmas neieslēgsies. Nu, par šo man ir atsevišķi video nofilmēts, kāpēc aizauga DPF filtri. Manam filtram, kā redz, ir 209 000 oriģinālais filtrs, un pagaidām viss strādā lieliski. Nu, davai, tas šodien viss. Tiču lielu!